jauns video. Iepriekšējā video ir samontēta, bet es tos atstāšu kādai nedēļas nogalē, kur man būs grūtāk ar video sagatavot. Bet šonedēļ filmēju no rīta un palaidīšu vakarā ir mani pavasara plāni. Mani pavasara plāni rokdarbos. Jā, mans mazais asistents tepatās lejā runā ar mums. Nāk pavasaris. Šonedēļ nedēļas beigās ir mana 29. dzimšanas diena. Es esmu dzimusi 8. martā, sieviešu dienā, tā kā mana dzimšanas diena vienmēr ir dubultsvētki, kas nozīmē, ka es nevaru atļauties pēdējā brīža kulku, un manā vīram vienmēr ir grūti dabūt puķis. Mans palīgs man šodien ļoti palīdz. Bet tagad es sāku savu 29. gadu, esmu izlēmusi, ka reiz mēnesī es uzšūšu kādu apģērbu gabalu sev. Jo, lai ātrāk ir tas mans mērķis uz to manis gatavoto garderobi, tad mēnesī viens tas liekas ok. Protams, pa vidu tam klāt nāk arī tas, ka es cenšos attīstīt savu mazo biznesiņu, kuru man ir tādi plāni, tādi Napoleona plāni. Un tad mani piezemē mani mazie bērni ar slimošanu, ar zobošanos un vēl visu kaut ko. Jā, maziem nāk ārā zobi, līdz ar to viņš ir daudz vairāk pieķēries un daudz vairāk prasa no manis manu 100% klātbūtni arī tad, kad viņš guļ. Līdz ar to, jā. Bet ķeramies klāt. Mani plāni. Tātad sāksim ar mani, pati sev, Martā es gribu uzšūt šo. Tas ir līna. Vismaz šeit izsāks, tā ir līna. Es pieļauju, ka es varētu vēl arī ņemt kādu koku vilnu. Bet es ļoti labprāt gribētu līna tieši. Kas sanāks, tas būs. Vai nu šādu pidžāmu. Tātad vai nu tā kā pirmīts rādīja garo pidžāmu, vai arī īso pidžāmu, skaties no līna vai no koku vilnas. Bet, ja kurā gadījumā es gribu pidžāmu, lai nākot vasarai var mierīgi nomest nost segu, foršā pidžamā gulēt, un ja viņai stāst labi, tad arī no rīta iziet ārā tēju padzert vai pa pagalmu pastaigāt. Tā kā tas ir viens. Iespējams, aprīlī es par šo domāju, pārējās laiks skatīsimies, kas ko kā. Aprīlī vai maijā es gribu uzšūt džemperi. Varbūt arī martā. Labi, būsim godīgi. Nezinu, kurā mēnesī vēl ko šūšu. Jo džemperim man ir audums. Man ir rozā audums. Tad būs ļoti netipiski man rozā, bet man ir daudz rozā siltās tās kokvilnas trikotāžas. Un varbūt martā tas ir jauši, bet šo džemperi es jūtu nārvis. Un mans kolēģis man vairs neļauj runāt. Varētu būt foršs džempers. Un tad trešais šajā pavasara šūvienā būs šāda kleita. Šis ir attēls no piegriežu žurnāla, kas man ir mājās, vai arī šāds ir mans iedvesmas attēls. Es varētu mēģināt kaut ko starp šiem abiem samiksēt. Un šāda tipa kleitu, ko, kā otrajā attēlā tur ir redzams, tur viņi ir vilkt pāri kā garo krekliņam, kas arī man varētu patikt, interesanti būt. Nekad tā neesmu vilkusi, varbūt kaut kādā bērnībā. Bet, jā, es gribu tādu kleitu, lai man ir sagatavoties vasarai. Ļoti labprāt to šūtu tieši maijā, lai man ir viena kleita, garā kleita. Tālāk ir lietas, ko es gribu uzšūt bērniem. Šis ir tāds 50-50. Tas ir gan šūt, gan tamborēt, bet es ieraudzīju, man likās tik mīlīgas, tā kā sagatavoties vasarai, kleitiņa, pusēji tamborēts, tā augšiņa un tad piešūt svārciņi. Es nezinu, vai viņai patiks, bet es labprāt došu tādu vienu. Ja ne pat divas redzēs to visu pēc tā, kā ies ar pirmo un vai viņi nesās, bet viņas izskatās ļoti, ļoti mīlīgi. Tad es vēlos uzšūt kādu dārziņu somiņu, jo viņai ļoti patīk nesāt somiņas. Un tad tādu mazāku, mīlīgāku, jo viņai daudzas ir diezgan lielas dots, un tad tādu mazu mīlīgu, kuru var arī klāt pie kāda tērpa uzvilkt, mīlīgi uz dārziņu paņemt, vai tā, ka tur ielien kāda viena mašīnīta.
Un tad abiem diviem es gribu uzšūt kaut ko šādu, kas ir no vapeļa, kokvilna apaļauduma, tā kā dvielīgus pončo, lai mēs varam mierīgi vasarā iet peldēties un braukt kaut kur peldēties un iet ciemos, un mums ir ko uzmest virsū un nav vienmēr jāpārģērbjās. Jo vasarā nevienmēr gribās uzreiz pārģērbties, gribās starp peldēšanos bišķi paskiraidīt, tad tādus pončo. Un ir doma mazajiem uzšūt arī no tāda, kādas, varbūt abiem, kādu tēkrikliņu un šortiņus, lai tiešām ir ko peldot, braucot peldēties, vilkt virsū. Un tāds maziņš bonusiņš, ko priekš sevis, ja man vēl būs iekšās laika un es atradīšu ar ko, tad šāda ideja. Augšā gan kādas mūzikas grupas krekls, bet Liepājas teātra krekls, jo man ir mani vecāki teātra krekli, kuri pēc 2 bērniem, kas ir 2 zem pusotra, vairs īsti līdz galam tik forši nedara, kā es gribētu. Un es tos krekls ļoti mīlu, jo tas man ir ļoti mīļš darbiņš. Tā ir man mīļa pagātnes daļa, un tad es labprāt uztaisītu šādu foršu miksiņu. Šeit, cik es saprotu, ir izmantot tie, kas ir apklīša bandanas lakatiņi. Ja kaut ko tādu atradīšu, varbūt ar tādu varētu samiksēt, ja ne, tad ar kādu citu foršu kokvilnu saudumiņu. Vēl kaut kas mazajiem cepures. Es zinu, ka es gribu pasūtīt dažas cepures no kukurūzaķa, bet man cepures vajag vairumā. To es ļoti labi zinu, jo mūsu mājā cepures pazūd. Un līdz ar to es gribu izvēlēt tādu 50-50. Vienu es pasūtīšu no turienes un vienu mājās pati uzšūšu. Vai no abiem tā, vai vienam izdomās, bet katram man vajag kā minimums 2 cepures. Vai rekur šādas. Šaubos, ka austiņas būs no tā Teddy audumiņa, bet varētu būt no tā paša audumiņa, viņi gribētu tādas lācīšu cepurītes. Bet abiem diviem īsāk sakot, šādas cepurītes. Meitai ļoti nepatīk par sienumās, un mazajam ar pašlaik neesmu redzējis, ka viņš būtu sajūsmā par sienumajām. Bet jā, tie ir mani šūšanas plāni. Tad man ir arī plāni, ko mazliet patamborēt. Rekur es vēlos saviem mazajiem uztamborēt burtiņus. Es tādu jau esmu taisījusi draudzenes mazajai. Tad es gribu savējiem abiem 2 A burtiņus uztaisīt un malā viņu vārdiņus. Tā viņiem ir tāda mīksts pilventiņš rotaļa lietā un dekors vienā. Tā kā tas arī varētu būt šī pavasara lēnais projektiņš vai nu abus vai vienu. Jebkurā gadījumā vienu es vismaz gribētu uztaisīt par šo pavasaru. Un tālāk ir mani adīšanas plāni. Tie ir pabeigti visu, ko es iesaku. Esmu iesākusi vīram zeķes. Rekord, tā. Esmu iesākusi vīram zeķes. Viena ir gatava. Jāievelk tikai dzija iekšā. Otra ir papēdī. Tā kā tas nebūs ilgi, tas būs žiks un gatavs, tikai vajag to laiku tam žiks un gatavs. Un žiks gatavs, es gribu arī sev. Tā kā vienā interesantā naktī, kad ar mazo biju nomodā, es piedzīvoju pirmo reizi to, ko man ir stāstījušas citas mammas, ka viņām naktī sanāk pasūtīt lietas un aizmirst. Nu tad es pasūtīju dzijas. Es pasūtīju dzijas vēl uz atlaidi un visu forši no rīta pamostos domāju, kāds man sapnis, bet man jau dzijas nevajag. Jo man tie sapņi diezgan realistiski parasti ir, un es domāju par sevis, labi, ka tas sapnis ir, ja man dzijas nevajag, man ir pilns ar dzijām, un es tikai vairāk uz pasūtījumiem tik daudz neēdu, un tādu tikai tik, cik man ir iekšās un lieku mājaslapā. Līdz ar to nav tā, ka man vajadzētu dzijas, bet īpaši zeķu dzijas. Nu, zeķu dzijas man ir daudz, man ir pilna atvilkne. Un vēlāk pa dienu nāk e-pasts, ka pasūtījums ir izsūtīts.
izrādās tas nebija sapnis. Izrādās es pasūtīju jaunās drops Fiesta. Tās bija tās, ko es gribēju pasūtīt, es sen viņas gribēju pamēģināt, jo viņas ir biezākas, jo man patīk biezākas zeķes, un lai to dabūtu ar drops otrām, kas ir zeķu Fable, tad man viņas ir jāliek divas kopā. Un tad šīs Fiesta tikā paņēmu 3 krāsiņās, no katras krāsiņas pa 2 ficītēm. Šobrīd es izdomāju, ka es sev uzadīšu no šīm sev uzadīšu savas pavasara izzaķītes. Šo, piemēram, sauc Ziemas festivāls. Vai Ziemassvētku festivāls, kas man riktīgi uzrunā. Šīs būs atstāsim rudenim vai ziemai. Vēl šāds smuks krāsas. Man patīk, kad šīm ir maigā krāsa un tad tādi akcenti pa vidu. Un tad kaut kādā brīdī es paķēru arī Drops Fable 2 ficītes, arī ar krāsu, ko es labprāt gribēju jau sen, tad man nebija. Un tajā visā sapņu nakts sūtīšanā esmu arī padomājusi par adatām un paņēmusi adatas izmērā, kurš man trūkst. Tā kā labs pirkums, liekas pirkums, bet labs pirkums, pārdomāts pirkums, bet liekas pirkums. Teiksim tā, man nakts bija gudra, bet ne pārāk. Tad, man šeit ir dzīves, ar kurām kaut ko vajadzēs darīt. Vienu krāsu esmu atvēlējis sev zeķītēm. Redzēs, kas notiks ar pārējā, bet tas arī šī pavasara plāns. Un tad vēl marta galvenais plāns mazajiem adīšanā. Es gribu abiem uzadīt vēl cimdījus. Meitai ļoti, ļoti patīk mani lapsu cimdiņu, ko es viņai uzadīju. Man nav jausmas, ko ir palikuši tagad. Tā kā mums vajag jaunas, un viņai ļoti, ļoti patīk tādi dūdainīši. Tad, jāiet pa atvilknis, jāizvēlās īstā krāsa un jāuzad kaut kas. Un, jau arī brālītim vajag. Jo nāks pavasaris, kombinācijas ies nost, nāks virsū jaciņas, bet rociņas vajag sargāt. Jā, šī daļa no ir ļoti skaļa, jo mazais vienlaicīgi spēlējās ar mantrām. Paldies, ka skatījies manu video. Ja tev ir pavasarī kādi īpaši plāni rokdarbiem vai īpaši plāni kādiem citiem darbiem, man, piemēram, tie ir arī dārza darbi, par ko es arī iespējams kaut kādā brīdī taisīšu video, bet kādu un kur nesolīšu konkrēti, jo man ir dažādas idejas. Bet pastāstiet komentāros, kāda ir tava plāna rokdarbiem, citiem darbiem šajā pavasarī, un tiekamies jau nākamnedēļ pie nākamā video. Tā!